Sātans brunčos? Esam ar vienu kāju iekāpuši olimpiskajā dīķī, jo piedalījāmies Olimpisko spēļu ietvaros projekta realizācijā, kas bija saistīts ar betonu 3D printēšanu, kas bija ļoti interesants projekts un tehnoloģiski nākotnes projekts priekš mums, un mēs pat redzam kaut kādu attīstības arī nišu tur. Losandželos nav tik tālu, lai kāpēc gan neaizbraukt un neuzbūvēt Olimpisko skateparku. Ir momenti, kur tas konfliktē noteikti bizness ar šo brīvdomātāju, jo tāpēc, ka ir momenti kā brīvdomātājiem vai alternatīvajā sporta piekritējiem. Tu jau vienmēr gribi bišķiņ paliek to robežu. Tev bišķiņ vienmēr tas izaicinājums vajadzīgs. Ir reizes, kad tas palīdz, un ir reizes, kad tev jāsaprot, kad ir jāatkāpjas un jāļauj lietām notikt kaut kādā standartizētā veidā. Pilnīgi skaidrs, tas nav iekštecis zinējs. Viņam nav ieskriešanās momenti, viņam ir vienkārši aiziet. Var just, kad tur apakšā mājo liels spēks. Bērni novērtē mūzikas kvalitāti. Lai gan man kā alternatīvo sporta piekritējiem ir tas, kad šis mažais indikators virs spidometra, kad tu esi pātrāk ieskrējies, ir šis G-force ietekme uz tevi, kas bijusi automašīnā, tas ir kaut kas tāds nebijis priekš manīm, es tādu nebiju redzējis. Indrids Ģels, viens no Latvijas jaunajiem mākslas talantiem, arī Purvīša nominants. Gaišs cilvēks, abi divi ar sievu, man liekas, tālu nes Latvijas vārdu pasaulē un iedvesmo.